Bērniem ir tāda brīnišķīga īpašība. Viņi spēj sapņot. Viņi spēj sapņot atvērtām acīm. Ja vien mēs kā vecāki šos spārnus neaplaužam, tad tie sapņi var arī kļūt par realitāti. Atceros, kad es esmu domājusi bērnībā par visādiem biznesiem, tā teikt, ko es gribētu darīt, kas varētu manai sirdī likt pukstēt straujāk. Bet tā iekšējā balss kaut kādu, kas saka, nu, kas es tāda esmu, lai es kaut ko tādu spētu izdarīt. Tu to nevari izdarīt, tev nesanāks, tev nav resursi. Tie, kas to dara, tiem noteikti ir kaut kādas īpašas spējas, īpašas rakstura īpašības, kādas tev nav. Un kā gan var būt tik kritiska domāšana jau iekšā mūsos? Tu domā, ne? Es bieži domāju, kāpēc es esmu tāda, kādas esmu. Un redz šī mazvērtība, vēl šī, ka nav cilvēks pašpietiekams, nav pašpārliecība par sevi. Tas viss jau ir ielikts iekšā. Un, protams, ne jau speciāli, vienkārši savādāk nevajadzēja. Kādreiz nebija tādas iespējas, kādreiz nebija tik daudz informācijas, un visi darīja tā kā visi iepriekšējā dzimtā. Bet kā tev liekas, vai tev gribās tāpat kā tava dzimta to darīja? Vai tomēr bišķi labāk? Vai varbūt daudz labāk? Vai vismaz savādāk?